pēc pirmajam dodu vārdu Jāgavas mākslinieku biedrības priekšsēdētājiem Mārim Rācim. Jā, protams, šis ir ļoti nozīmīgs. Vai mēs to īsti līdz pašiem kaulu smadzenēm to aptveram, es nezinu vēl. Un es pats vēl nezinu, vai tas šī virkļa svarīgums, jo Pēteris Martinsons mūsu kultūrā, mūsu keramikā ir vārds ar vislielākajiem burtiem, kādu vien var ierakstīt, jo viņš pats ir teicis, keramika ir visa mana dzīve. Un tas nemaz nav pārspīlējums, jo Pēteris Martinsons beidzis arhitektūras fakultāti 63. gadā, tātad tieši pirms 50 gadiem, sāka nodarboties ar keramiku, kad viņš sāk strādāt Rīgas Lietuviskajās mākslas vidusskolā par pedagogu. Un kopš tā laika 50 gadus viņš nodarbojies faktiski tikai ar keramiku. Tur ir atdots viss viņa spēks, viss viņa pirkstu prasme, un varbūt vēl visvairāk viņa garīgums, jo man liekas, ka Pēteris Martinsons bija viens no gudrākajiem, izglītotākajiem cilvēkiem, māksliniekiem, kādus es esmu pazītis. Un kopš tā laika viņš darbojās latviešu keramikā, un pēc tam jau kopš 69. gada viņš izgāja starptautiskajā izstāžu praksē. Tiesa gan, viņa darbus sūtīja uz Faints un uz citām izstādēm starptautiskām, ļoti prestīžām. Pats viņš tikai pirmo reizi 76. vai 8. gadā viņš tikai pirmo reizi tika uz ārzemēm kopā ar saviem darbiem, lai gan viņš jau tajā laikā bija jau nopelnījis 3 ļoti prestīžas prēmijas Faensā. Un viņš bija arī starptautiskā keramikas akadēmijas loceklis, biedrs. Un, labi, viņš netiek uz ārzemēm, bet vienalga viņš strādā, viņš sūta viņas darbas, bet galvenā viņa līdz 80. gadu vidum apmēram bija galvenais viņa lauks, tā saucamās sociālistiskās valstu savienība, tātad Polija, Čehoslovākija, Ukraina, Lietuva, un pēc tam, pēc 80. gadu vidus, viņš tālāk tika arī uz citām valstīm, teiksim, uz Ameriku viņš, man liekas, bija kāds 2 vai 3 mēnešus, kur viņam bija meistarklases, kur viņam bija izstādes, viņš bija Ķīnā, viņš bija Turcijā, viņš bija ļoti daudzās vietās, viss, kas saistās ar keramiku. Un viena no, laikam, visplašākajām viņa darbu kolekcijām atrodas Ukrainā, Kečkametā, kur viņš bija pastāvīgs viesis. Un šeit faktiski viņš arī sapazinās ar ļoti daudziem ārzemju, tajā laikā mēs teiktu kapitalistisko valstu māksliniekiem, un viņa vārds tad jau bija izskanējis ārkārtīgi plaši. Es domāju, ka vienai daļai pasaules mākslinieki, ja runā vismaz tie, kas saistās ar keramiku, ja saistās par keramiku, tad noteikti viņa vārds droši vien ir pirmais zināms.